Tuvojoties pavasarim, Kristīne nolēmusi iegādāties jaunu lūpu spīdumu. Sievieti nepatīkami pārsteidza tas, ka veikalā var izmēģināt nevien testerus, bet arī pārdošanai domātu kosmētiku. Meitene laipni pienāca, izņēma no plaukta lūpukrāsu, atvēra viņu vaļā un, darot šādi, man skaidroja, kas īsti šis ir. Viņa aizskrūvēja ciet šo te tulbiņu, sniedza man un teica: jūs droši drīkstat viņu lietot, tas nav testers. Kristīne baidās, ka arī viņas lūpu spīdums jau iepriekš ir palietots un tajā ir atstāts neviens vien bacilis. Ja mēs visi varam šādi pienākt, pasmērēt, pasarg Dievs, kāda pirms tam vēl ir uz savām lūpām to visu uzsmērējis, un es atnāku un beigās nopērku, pirmkārt jau tad ir patērējies šis produkts, ja? Bet es viņu pērku par diezgan bargu naudu. Nu, un Dievs vien zina, kam viņš ir pirms tam lietots. Tad nu nolēmjam pārbaudīt paši. Veikalā mums izdodas izmēģināt visu, ko sirds kāro, gan proves, gan vēl neatvērtas skropstu tušas un lūpu spīdumus. Kārtām skropstu tušām. Šī te man interesēta. Viņu var izmēģināt, ja? Jā, jūs varat atvērt viņu vaļā, tāpēc jau viņas stāv neaizlīmēts. Kā ar šitajiem? Šitos drīkst pamēģināt? Viņam nenam no testera zonas? Nav, viņi neatveda mums atkal. Principā jūs varat nav ko darīt, nevar taču tā pirkt. Veikalu tīkla Drogas pārstāvji nedēļas garumā tā arī neatrada laiku intervijai. Mēs jums zvanījām jau no pagājušās nedēļas. Es saprotu, un es jums arī katru reizi minēju, ka diemžēl mums nav iespējams atrast brīvu laiku. Bet diemžēl tā arī ir. Tas varbūt izklausās neticami, bet tā tas ir. Standarta lieta, ko parasti var inficēties, ir herpes vīruss no lūpkrāsām. Tā kā nebūtu vēlams, ja, teiksim, lūpas ir sasprāgājušas sausas, nebūtu vēlams uz viņām likt arī šos testerus. Arī tiem pašiem acu zīmuļiem ir tendence, kad rodās gļotādas iekaisumi. Skropstām ir skropsta ērcīte, kas ir palikusi uz birstītes, tāpēc nav vēlams, ka, teiksim, ņem no tūbiņas un krāso. Pērkot jaunu kosmētiku, speciālisti iesaka ievērot dažus vienkāršus priekšnoteikumus. Nekad nelikt kosmētiku uz sejas un pirms provēšanas vienmēr notīrīt produktu ar salveti. Dodamies, teiksim, kosmētikas meklējumos, mēs tam laicīgi sagatavojamies. Mēs varam paņemt no mājām tos pašu vecus kociņus, mēs varam paņemt mitrās salvetes, kas būtu antibakteriāli. TV2 un Latvijas modes ikona Maija Silava kosmētiku pērk ārzemēs, iepriekš izpētot krāsu gammas, lai nevajadzētu izmēģināt kosmētiku veikalā. Es zinu, kādas krāsas man piestāv, kādas man nepiestāv. Ja es izmēģinu lūpu krāsu, tad viennozīmīgi tikai uz rokas. Nekādā gadījumā neieteiktu cilvēkiem klāt jebkura veida kosmētiku sev uz sejas. Dāsnums ir laba īpašība, tomēr speciālisti uzsver, ka jābūt uzmanīgām un ar kosmētiku tomēr dalīties nevajadzētu. Sindija Ieselniece, Aira Šmele, Daigars Ulmanis, speciāli bez tabū.